Aguļas straume plūst gar Dienvidāfrikas austrumu krastu. Tā ir visspēcīgākā okeāna straume pasaulē. 1991. gadā oceānus zaudē cīņā pret straumi, 40 mezglu vējiem, 9 metru viļņiem, sliktu apkopi un nepareiziem lēmumiem. Oceānus bija Francijā būvēts un Grieķu īpašumā esošs kruīzkuģis. Kuģis sākotnēji tika nolaists ūdenī 1952. gada jūlijā, kā Jean Lebour Faux Chantier de la Gironde kuģu būvētavā Bordeaux, kā pēdējais no 4 māsas kuģiem, kas tika būvēti uzņēmumam Messagerie Maritime. Varbūt jūs varat komentāros pateikt, cik slikti es esmu izkropļojis šos franču vārdus. Tā garums ir 153 metri, platums 20 metri, iegrimis 7 metri zem ūdens līnijas, un tā ietilpība ir 550 pasažieri plus 250 apkalpes locekļi. Tā pirmais čarterreiss kā pasažieru kuģim ir maršruts starp Marseļu, Madagaskaru un Maurīciju. Vairāk nekā 20 gadu laikā tas vairāk kārt maina nosaukumu, tostarp Mikonai, Ancona un Eastern Princess, pirms tiek reģistrēts Pirejā. Pirejā, Grieķijā ar nosaukumu Oceāns 1976. gadā. Sākotnēji būvēts kā okeāna pasažieru kuģis, Oceānus tiek būtiski pārbūvēts, pirms tas sāk darboties kā kruīza lainers Grieķijas Epirotika Lines uzņēmumā. Laikā no 1988. līdz 1991. gadam Epirotika Lines zaudē 2 kuģus. Viņa flagmans Pegasus aizdegas un nogrimst seklā ūdenī, bet motorkuģis Jupiter saduras ar kravas kuģi un nogrimst 82 metru dziļumā, prasot 4 cilvēku dzīvības. 1991. gadā Oceāns tiek nofraktēts TFC Tours no Johannesburgas Dienvidāfrikā uz 8 mēnešu sezonu. Kuģim ir gandrīz 40 gadi, un tas uzrāda nolietojuma pazīmes. Ir vairākas vaļīgas korpusa plāksnes, kas ir metāla loksnes, no kurām veidots kuģa ārējais korpuss. Nesenā braucienā uz Mozambiku kuģim radās problēmas ar notekūdeņiem, kas pacēlās augšup caur dažām dušām un toaletēm. Remontdarbi sākas ar vairāku bojātu pretvārstu noņemšanu no notekūdeņa uzglabāšanas tvertnēm. No notekūdeņa tvertnes tiek noņemta arī ventilācijas caurule, atstājot 10 cm lielu caurumu starp ģeneratoru telpu un uzglabāšanas tvertni. Remontdarbi nav pabeigti. Pretvārsti un ventilācijas caurule netiek uzstādīti atpakaļ. 1991. gada 3. augusta 15:00 Oceāns izbrauc no East Londonas Dienvidāfrikā ceļā uz Durbanu. Tā izbraukšanas laiks tiek aizkavēts spridzekļa draudu dēļ. Pie stūres ir kapteinis Janis Avranis, pieredzējis jūrnieks ar 20 gadu pieredzi kā virsniekam un 30 gadu pieredzi kā jūrniekam. Kuģim dodoties pretī 40 mezglu vējam un sastopot 9 metrus augstus viļņus, jūras apstākļi kļūst arvien nemierīgāki. Parasti atvadu ballīte ar mūziķiem un izklaidētājiem Mosu Hill un viņa sieva Tracy ir paredzēta uz klāju. Skarbie jūras apstākļi piespiež viņus pārcelt pasākumu iekštelpās uz Four Seasons Lounge. Neskatoties uz Mosa, Tracys un kuģa izklaides komandas centieniem radīt svētku atmosfēru, lielākā daļa pasažieru izvēlas palikt savās kajītēs, lai pārdzīvotu vētru. Vētra pastiprinās vakaram ritot uz priekšu. Pirmās vakariņu maiņas laikā viesmīļi cenšas noturēt līdzsvaru, kas apgrūtina ēdienu paplāšu nešanu, neizlejot to saturu. Galda piederums slīd nos no ēdamgaldiem, kamēr kuģis šūpojas viļņos un vējā. Tieši tas, ko vēlies okeāna kruīzā. Kuģiem zem ūdens līnijas ir atveri uz jūru, ko sauc par jūras ūdens ieplūde. Tā ļauj kuģim ņemt okeāna ūdeni, lai dzesētu dzinējus un piepildītu balasta tvertnes. Jūras ūdens ieplūdē ir radusies noplūde. Pulkstā 21:30 Transkejas mežonīgā krasta dzinēja telpā notiek neliels sprādziens. Tad kuģis zaudē elektroapgādi. Kuģa mehāniķis ziņo kapteinim Avranim, ka ūdens iekļūst korpusā un apludina ģeneratoru telpu, kas izraisīs nelielu sprādzienu, jo ģenerators ir radījis īssavienojumu. Bez elektroapgādes dzinēja apstājas, un kuģis sāk dreifēt spēcīgā jūrā. Ūdens līmenis turpina celties, līdz tas sasniedz 10 cm caurumu šķērsienā, kur vajadzētu atrasties ventilācijas caurulē. Jūras ūdens izlaužās caur šķērsienai un piepilda notekūdeņu tvertni. Tā kā šīs uzkrāšanas tvertnes pretvārsti ir noņemti remonta dēļ, ūdens ceļās augšu pa galvenajām kanalizācijas caurulēm.
Dušas, tualets un atkritumu iznīcināšanas iekārtas, kas pieslēgtas sistēmai, ļauj ūdenim plūst no jūras ieplūdes caur notekūdeņu uzkrāšanas tvertni un tālāk uz kajītēm. Apkalpe mašīnu telpā izbēg no aplūdušajām nodalījumiem. Panikas brīdī viņi neaizver apakšējā klāja šķērsienu lūkas, kas ārkārtas situācijā ir standarta procedūra. Kad dzinējs apstājas, kuģis zaudē jebkādu stabilitāti, ko radītā kustības inerce cauri viļņiem. Kuģim bez gaitas šūpojoties pa nemierīgo jūru, viļņi triecas pret nolietotajām ārējā korpusa plāksnēm. Apkalpe neieslēdz trauksmes signālus un arī neveic nekādus paziņojumus, lai brīdinātu pasažierus par situāciju, kurā viņi atrodas. Moss Hills, mūziķis no Zimbabves un viņa sieva Tracy kopā ar saviem kolēģiem izklaidētājiem pamana, ka kuģis šūpojas neparasti. Kuģis sasverās uz labo bortu. Viņi nolēma izpētīt situāciju. Kad viņi dodās zem klāja, viņi atklāja, ka ūdens plūst cauri kajītēm un gaitenī. Oceāns grimst. Lorēna Beca, kruīza direktore, viņiem paziņo, ka kapteinis ir devis pavēli apkalpei pamest kuģi. Apkalpes locekļi dodas uz glābšanas laivām un sāk pamest kuģi. Viņi uzņem uz klāju visus pasažierus, kas uzreiz ir pieejami, taču neuzpilda glābšanas laivas pirms aizbēgšanas. Viņi pat neuzpilda glābšanas laivas pirms pārgriež troses. Moss un Treisējs nevilcinās un sāk nolaist atlikušās glābšanas laivas, katrā ievietojot līdz pat 90 pasažieriem. Glābšanas laivas dzinēji neiedarbojas, tāpēc tās dreifē līdz straumei, vējam un viļņiem. Kuģim vēl vairāk sasvaroties pa labi kļūst pārāk bīstami turpināt nolaist glābšanas laivas. Uz grimstošā kuģa paliek gandrīz 220 cilvēki. Moss Hills un vairāk pasažieri dodas uz tiltiņu, lai atrastu apkalpes locekļus, kuri varētu palīdzēt evakuācijā. Tiltiņš ir pamests. Moss izmanto radio, lai pārraidītu trauksmes signālu. Kapteinis Detmars uz konteinerkuģa Ned Lloyd Mauritius atbild uz Mayday izsaukumu. Moss paskaidro situāciju, ka viņš ir ģitārists uz kuģa un ka apkalpe nav uz tiltiņa. Pēc īsa brīža, lai aptvertu šo satriecošo nekompetenci, kapteinis Detmars sāk dot Mossam norādījumus, kā rīkoties šajā situācijā. Pēc tam viņš pārraida oceānas koordinātas un lūdz tūmā esošos kuģus sniegt palīdzību, kā arī ziņo par situāciju Dienvidāfrikas varas iestādēm. Dienvidāfrikas jūras spēki un Dienvidāfrikas gaisa spēki nosūta 16 helikopterus, lai palīdzētu meklēšanas un glābšanas operācijām. Šiem helikopteriem ir uzdots evakuēt pasažierus un apkalpi uz tuvējām apdzīvotajām vietām The Haven un Hole in the Wall, kas atrodas aptuveni 6 jūdzes uz dienvidiem no Coffee Bay pie mežonīgā krasta. Kapteinis Detmārs uz Ned Lloyd Mauritius izvieto savas glābšanas laivas un apkalpi, lai uzņemtu pasažierus uz klāju. Pirmais ieradušais helikopters nolaiž 2 jūras spēku nirējus uz oceānas klāju, lai palīdzētu koordinēt evakuāciju. Kapteinis Avranis ir pirmais rindā. Jūras spēku nirējs Pols Vailīs viņu pastumj malā un saka, lai viņš pagaidītu, līdz tiks evakuētas sievietes, bērni un gados veci pasažieri. Vailīs tad aiziet, lai sameklētu kādu gados vecu pasažieri, un kad viņš atgriežas, Avrans jau ir pastūms pasažierus malā, piesprādzējies un tiek pacelts drošībā. Starp 16 glābšanas helikopteriem ir 13 Dienvidāfrikas gaisa spēku Puma helikopteri, no kuriem 9 nodarbojas ar 220 cilvēku pacelšanu no grimstošā kuģa klāja, kamēr pārējie pārmeklē apkārtni meklējot izdzīvojušos. Glābšanas helikopteri veids gaisa baleti, paceļot pasažierus no priekšējā un aizmugurējā klāja. Helikopteri pēc kārtas uzņem pasažierus, nogādā viņus krastā un atgriežas pie kuģa. Kruīza direktore Lorēna Beca nodrošina, ka priekšroka tiek dota vecāka gadagājuma cilvēkiem, sievietēm un bērniem. Izklaides mākslinieki Julians Butlers, Moss Hills, Tracy Hills un Roberts Boltmans ir starp pēdējiem 5 cilvēkiem, kas tiek pacelti no grimstošā kuģa klāju. Visi 581 cilvēks uz klāju veiksmīgi tiek nogādāti krastā 7 stundu glābšanas operācijas laikā. Nākamajā dienā 15:30 oceāns sāk slīpi noliekties uz vienu pusi, un tā pakaļgals paceļās augšu. Priekšgals acitas pret smilšaino jūras dipenu apmēram 90 metru dziļumā. Vairāk nekā 60 metru garš pakaļgals paceļas virs ūdens. Pēc dažām minūtēm kuģis lēnām nogrimst zem ūdens līnijas. Oceāns apstājas uz sava labā borta ar priekšgalu vērstu uz jūru. Kapteinis Abrānis nonāk prožektoru gaismā.
Līdzīgi kā Costa Concordia kapteinis, Avrans pamet kuģi, kamēr simtiem pasažieru gaida glābšanu, un evakuācijā palīdz tikai kuģa izklaidētāji. Viņš aizstāv savas rīcības, apgalvojot, ka pametis kuģi agri, lai organizētu glābšanas darbus, un pēc tam uzraudzītu glābšanu no helikoptera. Avrānis saka, ka apkalpes rāciju izlādētās baterijas ir sakaru traucējumu cēlonis. Kad es dodu komandu pamest kuģi, nav svarīgi, cikos es aizēju. Pavēle pamest kuģi attiecās uz visiem. Ja pāri cilvēki vēlas palikt, viņi var palikt. Neskatoties uz viņa skaidrojumu, plašsaziņoļi viņu attēlo kā neprofesionāls uzvedības piemēru, pildot kapteiņa pienākumus. 1992. gadā kapteinis Avrans un citi virsnieki Grieķijas izmeklēšanas komisija viņus atzīst par vainīgiem nolaidībā par to, ka krīzes laikā pameta kuģi, nesniedzot palīdzību pasažieriem. Avrānis netiek ieslodzīts cietumā, un viņa darba devējs, Epirotic Lines, viņam uztic prāmju vadību līdz pat pensijai. Paldies, ka skatījāties! Ja jums patika šis video un vēlaties skatīties vairāk šī kanāla video bez reklāmām, lūdzu apsveriet iespēju pievienoties mūsu Patreon. Saite ir aprakstā. Jūs varat pievienoties bez maksas vai izvēlēties dalību ar priekšrocībām, sākot no video bez reklāmām līdz agrīnai piekļuvei un tiešsaistes jautājumu un atbilžu zvaniem. Es ar nepacietību gaidu tikšanos ar jums tur.